Labvakar! Labvakar! Labvakar, turpinājumā jaunumi sportā un sāksim ar futbolu. UEFA konferences līgas kvalifikācijas otrās kārtas pirmajās cīņās Latvijas klubiem vēl divas uzvaras. Vicečempioni RFS ar 4-1 pārspēja Islandes klubu Vestrī, pirms atbildes maču iegūstot 3 vārtu pārsvaru. Vairāk stāsta Raimons Gekišs. RFS jau no spēles sākuma pārņēma iniciatīvu. Mainnieku spiediens rezultātu deva 18. minūtē. Pēc Odišarijas piespēles sodu laukumā Paničs panāca 1-0. Vēl pēc 5 minūtēm Rakiča centrējumu rezultatīvi pabeidza Igaunieks. Pirmā puslaika izskaņā viesu vārdsargs atvairīja Zelenkovu sitienu, bet pirmais pie atliekušās bumbas bija Džiki, gūstot savus pirmos vārtus RFS sastāvā šo sezonu un mačā 3-0 RFS vadībā. Otro puslaiku aktīvāk sāka Islandes komanda. RFS paviršību soda laukumā 63. minūtē izmantoja Vestrī komanda, samazinot rezultātu starpību. Tomēr jau 3 minūtes vēlāk Igaunieka centrējumu izmantoja Lemaičs, kurš atjaunoja 3 vārtu pārsvaru. Beigu rezultāts 4-1 un RFS ar uzvaru iesāk konferences līgas kvalifikācijas otro kārtu. Es domāju, jābūt apmierinātiem. 3 vārtu pārsvars ir diezgan labs pamats priekš otros spēles. Tāpat laikā varējām iesist vairāk vārds un labi, ka izveidējām daudz domāts un bijām ļoti labi noskaņojušies. Visu spēli centāmies presingot, agresīvi spēlēt, bet tāpat laikā 4-1 ir labs rezultāts un varēja iesist un baigi gribēs vēl kādu iesist. Igaunieks šo spēli pabeidz ar 1 vārtiem un 2 rezultatīvām piespēlēm. Atbildes spēle notiks nākamā ceturtdien Islandē. Sensacionālu uzvaru izcīnīja Auda, kas izbraukumā ar 3-2 pārspēja spēcīgo Bukarestes FCSB. Pirmajā puslaikā Audu divreiz vadībā izvirzīja Eduards Dašķevičs un Bartelemī Diedju, bet pašā izskaņā uzvaru izrāva Kaders Konē. Atbildes spēle Rīgā notiks 30. jūlijā. Par Vācijas futbola valsts cienības galveno treneri oficiāli apstiprināts Jirgens Klops, kurš stāsies šo amatu pametušā Juliāna Nagelsmana vietā. Pēc 2023.-24. gada sezonas noslēguma Klops pameta Anglijas Premjerlīgas klubu Liverpool, ar kuru uzvarēja gan Premjerlīgā, gan Čempionlīgā. Klops 3 reizes atzīts par gada labāko treneru Vācijā, un līgums par izlases trenēšanu ar viņu no Korzāna, Paula Mauriņa, Digna Strautmena un Karlīna Pilābere Indonēzijā pasaules sērijas turnīra posma ceturdaļfinālā ar 11-21 piekāpās vienai no turnīra galvenajai favorītēm Nīderlandes izlasē. Pasaules futbola sabiedrība joprojām nav samierinājusies ar to, ka FIFA pēc ASV prezidenta Donalda Trumpa lūguma ASV futbolistam Olarinam Balogunam nepiemēroja obligāto vienas spēles diskvalifikāciju pasaules kausā. Norvēģijas futbola federācija paziņojusi, ka tās valde apsvērs iespēju augusta sākumā iesniegt oficiālu sūdzību FIFA ētikas komitejai. Mums ir nepieciešams, lai FIFA vadība atzītu, ka tā bija kļūda. Intervijā Londonas laikrakstam The Times sacīja Norvēģijas futbola federācijas prezidente Lise Klavenesa. Ja šādi tiek izlocīti noteikumi, tas ir ļoti bīstams precedents, kas var apdraudēt visu spēli, sacīja bijusī Norvēģijas sieviešu izlases futboliste, kura ir arī UEFA izpildu komitejas locekle. Ar unikālu sasniegumu izcēlies polijas sportists Andžejs Bargels. Viņš kļūst par pirmo cilvēku vēsturē, kurš uzkāpis 8126 metrus augstajā Nanga Parabata virsotnē Pakistānā un pēc tam vienā nepārtrauktā nobraucienā noslēpojas līdz slēpošanai piemērotā sniega beigām, visa kāpienu un nobraucienu laikā neizmantojot papildus skābekli. Iepriekš Barglejs bez papildus skābekļu noslēpojas arī no K2 un Everest virsotnēm. Latvijas hokeja izlases uzbrucējs Renārs Krastenbergs nākamā sezonu spēlēs Čehijas Ekstralīgas klubā České Budějovices Motor, savukārt aizsargs Jānis Jaks atgriezīsies Litvīnova Svērva komandā. Rīgā biķernieku autotrasē ir sācies Drift Masters čempionāta 5. posms driftā. Starp pasaules varenajiem arī pēdējo gadu labākais latvietis Nikolas Bertāns. Motoru rūkoņi Rīgā baudīja arī Andris Auziņš. Biķerniekos motoru rūkoņi vilina milzu līdzstēju pūļus. Visas biļetes pārdotas uz abām sacensību dienām. Čempionāta kopvērtējumā Nikolas Bertāns šobrīd ir 12. vietā, un mājas trasē Rīgā autosportists beidzot grib pārkāpt pāri ceturtdaļfināla robežai, kas šo sezonu nav izdevies nereizi. Katra trasa, kur mēs esam tik tālu bijuši, ir bijusi pilnīgi jauna priekš mums, līdz ar to visi regulējumi, visi izvietojumi trasē, viss pavisam savādāks. Plus vēl ir tas, joprojām aprotama tehniku, jo tehnika ir spējīga ļoti daudz ko, un brīžiem mēs vienkārši netiek līdzi tam visam. Biķernieku pasaules drifta kartē ir unikāla trase. Ja arī izslēgšanas braucienos rītdienas spožas sauli pa laikam nomainīs lietusgāzes, sarežģījumi būs arī līderiem.
biķerniekos tieši tā iedalītajā konfigurācijā, kur mēs braucam, ir gandrīz vai 5 dažādi asfalta segumi, plus vēl gumija pa virsu, un tā, kad vēl uzlīdz lietas, tas vispār vēršas tā kā par hokeja laukumu, kur viss ļoti slīd un ir nereāli pabraukt. Tā kā ļoti ceram, ka vienkārši, ja būs lietas, tad viņš visu weekendu arī paliks, vai arī, ja būs savs, tad būs visu nedēļas nogalas savs. Biķernieku posmu uzvarētājs noskaidrosies izslēgšanas braucienos arī Drift Masters čempionātā. Pēc Rīgas posma būs atlikuši vēl 2 posmi, viens Vācijā, otrs Polijā. Dienas sporta jaunumi ir galā, uz tikšanos panorāmas laikā.